Sāku saņemt ēpastus par Daily Wire atlaišanām, kas, kā man teica, sākās ceturtdien un turpinājās arī piektdien. Ir norādes, ka tās iespējams turpinās arī šodien, un tā bija īsta asinsspirts. Neļaujiet viņiem to sagrozīt. Es runāju par veseliem departamentiem, svarīgiem cilvēkiem uzņēmumā. Neviens nebija drošībā. Pat Bena komanda nebija drošībā. Marks ir drošībā. Tātad viņa šeit saka, ka ir pilnīga asinsspirts. Visi tiek atlaisti. Un viņa liek izklausīties, ka tas ir tāpēc, ka Daily Wire pilnībā cieš neveiksmi. Viņiem nav naudas, viss ir pilnīgā hausā. Paskatīsimies, ko Jeremijs Borings saka par visu šo. Ziņa, kas izplatījās, ir tāda, ka viņi atlaida vairāk nekā 50% no savu darbinieku skaita. Un persona, kas šo ziņu izplatīja, ir bijusī Daily Wire vadītāja Kendisa Wensa. Vēlāk Kendisa precizēja savu ziņojumu, sakot: esmu dzirdējusi, ka tas bija tuvāk 60% pilnīgs slaktiņš. Daily Wire galvenais redaktors Brents Shores vēlāk tajā pašā dienā sniedza paziņojumu, apstrīdot Kendisas ziņojumu. Viņš teica: jā, uzņēmumā šodien bija atlaišanas, tas vienmēr ir ļoti grūti. Nē, tas nebija pat tuvu 50% uzņēmumu. Tas ir neprāts, un arī neprāts to publicēt nepārbaudot. Tagad es vairs neesmu aktīva Daily Wire daļa. Es regulāri nesazinos ne ar vienu uzņēmumā nekādā oficiālā statusā. Tomēr es joprojām pazīstu daudzus cilvēkus uzņēmumā. Daudzus no viņiem es personīgi pieņēmu darbā, un daudzus no viņiem atlaidu šajās atlaišanās. Tātad vispārīgi runājot, man ir diezgan labs ieskats šajā stāstā. Man ir viegli atšķirt faktus no izdomājumiem. Jā, es teiktu, ka Jeremijs Borings zina diezgan daudz par to, kā darbojas Daily Wire. Vai tu neteiktu, ka varbūt pat vairāk nekā Kendisa? Tas man dod milzīgu priekšrocību par lielāko daļu cilvēku internetā, kuri cenšas saprast pretrunīgās ziņas. Saskaņā ar vairākiem avotiem, gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā, izklausās, ka tika atlaisti nedaudz mazāk nekā 50 cilvēki. Es nevaru ar pārliecību pateikt, kāds procents tas ir no kopējā Daily Wire darbinieku skaita šobrīd, bet tas noteikti nav nekas līdzīgs 60%. Tas nav nekas līdzīgs 50% vai šajā gadījumā 40% vai pat 30%. Kad es aizgāju pirms nedaudz vairāk nekā gada, mums bija aptuveni 275 darbinieki. Izreiķiniet to. Pieņemsim, ka tie ir 250. Cik, mani draugi, ir 50 cilvēki no 250? Vai kāds no jums to var izrēķināt? Tas nav 50. To es jums varu pateikt. Daži tika atlaisti neilgi pēc tam, kad es aizgāju, bet kopš tā laika ir pieņemti darbā daudzi citi. Kā to viegli varētu uzzināt ik viens, kurš seko konservatīvajiem mēdījiem tiešsaistē. Talanti no Izabelas Braunas līdz Matam Fradam un Benam Dominikam. Un Daily Wire joprojām veido filmas, publicē ziņas, producē raidījumus un dara, lai ko tur darītu Maikls Knowles. To visu sakot, Kendisas vēstītais, ja to vispār var saukt par vēstīšanu, ir nepatiess vai labākajā gadījumā kļūdains. Kļūdains atspoguļojums varētu būt Kendisas autobiogrāfijas nosaukums. Pievēlni, jā. Nē, es to nesauktu par kļūdainu. Tas nav godīgi. Tā ir tīši maldinošs atspoguļojums. Ļoti liela atšķirība.